Mēs esam Rīgas 24. pamatskolas skolēni, 8. klase. Mēs esam izveidojuši eko-autobusu mūsu olimpiskajai komandai un ceram, ka viņi aizbrauks uz Londonu ar tieši šito autobusu. Mēs gribam novēlēt mūsu olimpiešiem un paralimpiešiem veiksmi. Mēs zinām, ka uzvara būs jūsu. Mēs jums ticām. Gribam pastāstīt, kāpēc mūsu ekobus ir tieši šāds. Vienā autobusa pusē mēs attēlojam Latvijas un Lielbritānijas galvenos simbolus – Brīvības pieminekli un Big Bena pulksteni. Latvijas olimpiskās komandas simboli, 2 jauki mīļie lusēni, dodas uz Londonu, kur notiks vasaras olimpiāde 2012. gadā. Mūsu lusēnus tur sagaidīs olimpisko spēļu simboli Venlo un Mandeville. Mūsu skolēni padomāja, lai eko-autobusām būtu ne tikai noformējums, kurš ir skaistu ar ekoloģiju, bet arī ekodzinējs, lai ceļu uz Londonu nevajadzētu piesaiņot tā jau netīru gaisu Eiropā. Dzinējs varētu būt vai no elektriskais dzinējs, vai no ekoloģisko degvielu. Mūsu otrā autobusa pusē ir uzzīmēts brīnišķīgais dārs vai ļavas stūrītis, kurš liks katram no mūsu komandas atcerēties savas dzimtās mājas, Latvijas skaistāko dabu, savus senčus un, protams, mūsu skolēnu karstākas sirdis, kuras novēl jums tikai uzvaru. Angļu un latviešu valodā uzrakstījām pasaules olimpiskās kustības galvenās vērtības – draudzība, cieņa, godīgums, taisnīgums, solidaritāte, iejūtība un citus. Mēs izveidojam eko-autobusu simbolu, kuru arī novietojam uz autobusa. Un ceram, ka mūsu burvju eko-autobusu palīdzēs sasniegt labākus rezultātus mūsu olimpiādei. Eko-autobusu noformēšanas ideja pieder Igoram Lisovskim, Vladai Fjodorovai un Margaritai Sankovai. Palīdzēja darbā Daniela Kondračeva, Nikita Krasnikovs, Andrejs Ahilovs, Dmitrijs Ninovskis un Oļegs Volinski. Mēs esam jūsu 8. klase. Balsojiet par mums un mūsu eko-autobusu. Paldies!